Tagad kaut kas parādījās. Jā, viss kārtībā. Sveiki visiem, es esmu Aigars Naglis. Darbojos DPA kā IT drošības konsultants un šodien pastāstīšu jums par sociālo inženieriju. Kāpēc par to būtu jārunā, kāpēc hakeri to izmanto arvien biežāk un kāpēc varbūt tie cilvēki, kas ir tajā otrajā pusē, tajā it kā labajā pusē, kas aizstāvās pret hakeriem, kāpēc viņi varbūt par to nav vai nav pietiekoši dzirdējuši vai to neņem pietiekami nopietni. Tad tāds saturs šodien, kas vispār ir sociālā inženierija, nedaudz par to. Tad tā interesantākā daļa reāli piemēra no dzīves un reāli sociālās inženierijas paņēmieni, tad uz to mēs arī koncentrēsimies. Un problemātika, tātad kāpēc mums par to būtu jāparunā, un tad ko darīt tālāk, kā mēs šo te problēmu risinam, kā mēs cīnāmies ar šādu veidu uzbrukumiem. Tad par sociālo inženieriju. Tad sociālā inženierija būtībā ir tāda kā cilvēku apmānīšana, lai šis te cilvēks jums kaut ko iedotu vai kaut ko izdarītu jūsu labā. Un, IT kontekstā, protams, iedot tas ir kaut kādu informāciju, teiksim, kas jums nepienākas, tātad izmānīt kaut kādu informāciju vai arī piespiest cilvēku kaut ko izdarīt. Sociālā inženierija būtībā ir māksla. Māksla tā ir tādēļ, ka vienu un to pašu cilvēku var apmānīt dažādos veidos. Teiksim, ja jūs mēģināt to izdarīt vienā veidā, jums tas neizdodas, cilvēks pamanīs kaut ko aizdomīgu vai vienkārši neuzķerās uz tā trika, jūs pats tieši šim pašam cilvēkam viņu varat mēģināt apmānīt vēl kādā veidā, un viņš nemaz nesapratīs, ka tas ir tas pats uzbrucējs, varbūt, kas regulāri no viņa mēģina tātad kaut kādu informāciju izvilināt ārā. Tad, lai cilvēku veiksmīgi apmānītu, ir nepieciešama kaut kāda sākotnējā informācija, mums ir jāsagatavojas, lai tas ticamības moments būtu augstāks, un mūsdienās būtībā ar to problēmu nav. Tātad ir internets, kur mēs varam ievākt informāciju par šo te mērķa cilvēku vai mērķa organizāciju, un tur pārsvarā tās informācijas ir gana. Un tad tā populārākā vieta, protams, ir kaut kādas mājaslapas, tātad organizācijas vai uzņēmuma mājaslapa. Bieži vien tur tiek publicēta ļoti vērtīga informācija, lai izveiktu šādu veidu uzbrukumus. Īpaši, teiksim, kaut kādu valsts iestāžu mājaslapas. Tur tātad ir kaut kādi noteikumi, kas tad obligāti ir jāpublicē. Tātad vārdi, uzvārdi, amati, ēpasti, tālruņa numuri. Tā ir tāda ļoti laba sākotnējā informācija, ar ko uzbrucējs var sākt strādāt un sākt veidot šo te savu uzbrukumu plānu. Privātās iestādēs ļoti līdzīgi, tur gan var izvēlēties, ko publicējam, bet daudz vienalga, teiksim, ieliek šo to par daudz. Teiksim, kaut kādu lielo pasaules globālo uzņēmumu, ja mēs par tiem runājam, tad katru reizi, kad, teiksim, Google vai kāds no lielajiem grandiem ieliek darba sludinājumu par kaut ko netipisku, tad mums vajag cilvēku ar tādām un tādām prasmēm. Tur fórumi vienkārši uzsprāgst, un tātad cilvēki sāk diskutēt par to, kāda tad ir šī te uzņēmuma tā jaunā nākotnes stratēģija, kāpēc viņiem vajag to cilvēku. Tātad jābūt ļoti uzmanīgam, tad ko mēs publicējam mājaslapās. Tad, ja šīs te mājaslapas tomēr centralizēti kaut kā tiek kontrolētas, teiksim, varbūt ir šī te mārketinga kaut kāda nodaļa, kas rūpējās par šo mājaslapu, un viņi vadās pēc kaut kādiem noteikumiem, tad, ko dara darbinieki, to izkontrolēt ir daudz grūtāk. Tātad pārsvarā visiem ir, lielākai daļai, ir kaut kāds sociālo tīklu konti, kur regulāri kaut kas tiek ievietots. Un no pieredzes, tātad, arī mēs DPA pēc klientu pasūtījumu veicam dažādas sociālas inženierijas uzbrukumus, un veicot šos te uzbrukumus, mēs noteikti izpētam arī šī te uzņēmuma iestādes darbinieku kontus, un ir redzēts ļoti interesantas lietas, un vienkārši atliek tikai brīnīties, ko tas cilvēks ir domājis tajā brīdī, kad viņš, teiksim, ir ielicis vienkārši nofotografētu savu datoru darba ekrānu, kur, teiksim, ir redzama kaut kāda parole, vai arī ielicis tātad bildi no
no tikšanās iekšējās kaut kādas, kur skaidri var salasīt, kas ir rakstīts dokumentos, kas izlikti uz galda. Šo izkontrolēt ir grūtāk, bet beigās arī es pastāstīšu, ko tad darīt lietas labā, lai tā tas nenotiktu. Un tad vēl metadātu analīze. Metadāti ir dati par datiem. Tātad vienkārši kā piemērs tas varētu būt tātad Word dokuments. Tur ir tas saturs, ko mēs esam uzrakstījuši vai saņēmuši, bet esam ievērojuši visi, ka tad šim te dokumentam ir dati par, teiksim, kad viņš ir radīts, kad viņš pēdējo reizi ir mainīts, un tur varētu būt arī vairāk informācijas. Tur ir informācija bieži vien par programmatūras versiju, ko šis cilvēks, kas to dokumentu ir radījis, ir lietojis, lietotāju vārdi, tas viss tur var būt bildēm, turpat var būt tās vietas, kur bildes ir uzņemtas. Tā, starp citu, iekrita Snowdens, zināt, Snowden, jā, tas, kas tur darbojās Amerikas spec šajos kantoros un nopludināja informāciju, jā, un tad tika publicēta viņa bilde tādai slepenā intervijā, un tad bildē bija piesaistīti ģeogrāfiskie dati, un tad tika uzzināja pirmo reizi, kur tad viņš ir aizmucis. Nu jā, un ir arī tātad programmas, kas vienkārši šos te datus hakera labā var izvilkt, vienkārši norādot, teiksim, mājaslapas adresi. Tātad visi publicētie dokumenti, tie dati no tiem tiks izvilkti. Bet ķersimies klāt saturam pašam. Tātad sociālas inženierijas paņēmieni. Šeit viņi ir sagrupēti. Šie uzbrukumi ir sagrupēti tādos kā paņēmienu kategorijās. To var grupēt dažādi. Bet šis ir tāds kā viens no veidiem. Tad tas pirmais paņēmiens diversija, vienkārši izsakoties, mēs izliekamies par kādu citu cilvēku, daram tā cilvēka tās parastās lietas, ko nu viņš ikdienā dara, un darot šīs lietas, mēs tad arī piekļūstam tai informācijai, kurai piekļūst šis te cilvēks, šis te upuris. Tad piemēri. Teiksim, uzbrucēji novēro preču piegādi. Viņi novēro, kā piebrauc busiņš, kaut kādi cilvēki busiņu sagaida un paņem preces no šī te busiņa kaut kādā konkrētā vietā ar kaut kādu regularitāti. Nu, un tad vienā reizē, vienkārši, kad tas busiņš piebrauc varbūt nedaudz ātrāk, tur jau stāv citi cilvēki, tātad šie te ļaundari, un vienkārši šīs te preces savāc. Reāls gadījums no dzīves, tātad ASV, kāds lielveikala darbinieks, viņam bija nesaskaņas ar lielveikalu ķēdi, nu, teiksim, mēs nezinu, salīdzināsim ar kaut kādu Rimiju apmēram. Kaut kāds nesaskaņas radās ar vadību, viņu atlaida, viņš bija ļoti dusmīgs par to. Un tas, ko viņš izdarīja, viņš jau bija labus gadus nostrādājis tajā veikalā, viņš nopirka baltu mikroautobusiņu un uzrakstīja, viņu pasūtīja uzrakstu security. Un viņš aizbrauca uz tās veikalu ķēdes, citu veikalu, protams, nevis savējo, aizbrauca uz turieni, iegāja ar šādu te busiņu kaut kādā kombinzonā saģērbies, kā it kā drošības darbinieks, iegāja ofisā, pateica, apmēram, tur labdien, viņš nostājās, un viņš pat tālāk neteica, dodiet man naudu vai kaut ko, jo viņš to rutīnu zināja tik labi, ka viņš neprasīja to naudu. Viņš nostājās, gaidīja, šis te veikala vadītājs zina, kas jādara, darīs to ir jau miljonus reižu, atver seifu, iedod naudu, čau, čau. Un šādā te veidā uzbrucējs apbrauca 2 stundu laikā, es precīzi to skaļi neatceros, 7 vai 9 šīs te ķēdes veikalus, savāc to naudu, un tā nauda reāli bija kaut kādos mazos miljonos. Tātad 2 stundu laikā viņš apbraukāja skaidru naudu savāca šādā te veidā. Jo, nu, vienkārši tā rutīna, viss ir tik ļoti pierasts. Viņš atbrauc varbūt bišķiņ ātrāk, nu, bet, nu, kas tad tur liels, un droši vien īstie inkasātori arī atbrauc ātrāk. Ja jau tur būtu īstais bijis, varētu pateikt, man tur kolēģi kaut ko saputrojuši, it kā mani sūtīja, vai es tur kaut ko saputroju, man bija jābrauc citur. Tad, teiksim, izlikšanās par jaunu kolēģi. Tas varbūt kaut kādā lielākā uzņēmumā strādātu labāk, jo, nu, varbūt mazākos uzņēmumos tomēr visi zina, kas notiek un kad jauns darbinieks tiek pieņemts un ir ļoti labi informēti jau mēnešiem iepriekš varbūt. Bet citā situācijā, teiksim, vienkārši cilvēks var piezvanīt pie durvīm ofisa, gaidīt, kad atver vienkārši spērties iekšā, drošu soli, teikt čau, iet garām. Nu, varbūt jautājumi pat nebūtu nekādi. Ja būtu jautājumi, jā, nu, ka tur jaunais kolēģis un sliktākajā gadījumā
Nu, tur varētu arī kaut kādu stāstu izdomāt, man te bija stāvu augstāk vai kaut kā līdzīgi. Nu jā, un uzdošanās par, teiksim, kaut kādu ārpakalpojumu darbinieku, teiksim, tie paši klasiskam uzņēmumam ļoti daudz tomēr beigās iznāk to ārpakalpojumu, teiksim, nomainīt kaut kādus paklājus, pievest ūdeni, kaut ko salabot, ir arī šādi, kādus es minēju, teiksim, tādi regulārie, tie regulārie ārpakalpi, pie kā visi tik ļoti pieraduši ir. Un arī, teiksim, iekļūstot uzņēmumu telpās, tad, nu, tas, protams, ar tā iekļūšana ir saistīta kopumā, tad arī cenšamies iespējams pieslēgties datortīklam, varbūt atstāt kaut ko ieslēgtu tīklā, lai mēs vēlāk attālināti tad varētu darboties tālāk. Nākamais tad paņēmiens ir saucās tā kā konteksta radīšana. Viņš ļoti saistīts ar to iepriekšējo paņēmienu ar izlikšanos par citu cilvēku, bet šeit tas viss tiek nostrādāts nedaudz labāk. Šeit sākumā tiek izveikti mazāki meli, lai pēc tam izveiktu lielākus kaut kādus melus. Tas varētu būt, nu, ja mēs runājam par to piemēru kā ārpakalpojumu, kaut kāds darbinieks, tad nevis vienkārši varbūt spērties uzreiz iekšā ofisā, bet dienu iepriekš piezvanīt uz ofisu un pateikt, vai uz ofisa filiāli, teiksim, pateikt, kad rītdien jums jābūt gataviem, atnāks tur darbinieks no centrālā ofisa un teiksim, viņu vajadzēs tur pielaist tur pie servera vai pie tīkla. Un tas darbinieks, kas šo zvanu no uzbrucēja saņem, varbūt situācijas, protams, kad viņš noreaģē, varbūt situācijas, kad uz kods ir uzbrucējs, ka viņš nodomās, nu labi, rītdien tad tiks galā, kas tur atnāks pie manis, tad rītdien skatīsies. Bet nu, viņam galvā jau ir iesēdusies doma, kad rīt būs tas cilvēks, viņš ir gatavs. Un, ja nākamajā dienā šis cilvēks pietiekoši pārliecinoši izskatās, it kā viņš būtu kaut kāds, teiksim, šis te, vai nu tur Lattelekom kaut kāds darbinieks, varbūt kaut kāds Santaknīts, ja viņš izskatās īsts, tad iespējams viņu vienkārši tā arī ielaiž un tomēr tos jautājumus neuzdod. Īpaši izmantot kaut kādu dienas laiku, agru rītu, kad nevienam negribās kasīties īsti, visi ieraušies sevī, varbūt dienas beigas, kad ātrāk gribas tikt uz mājām, negribās varbūt to traci celt. Šādā veidā tad var piekļūt arī pie datortīkla, un arī mēs DPA esam kaut ko līdzīgu izveikuši. Tas bija saistīts ar tātad klients pasūtīja šādu sociālas inženierijas uzbrukumu, un tas bija saistīts ar audita veikšanu. Tātad šim te mērķu uzņēmumam bija nesen izsludināts grāmatvedības audits, tas bija nopublicēts viņu mājaslapā. Un mēs šim uzņēmumam piezvanījām iepriekš, pateicām sveiki, mēs te no Deloitte, jo mēs redzējām, kurš šo iepirkumu par auditu uzvarēja. Mēs no Deloitte un mēs aizsūtīsim rītdienā cilvēku pakaļ tiem dokumentiem, jo mēs jau gribētu sākt ātrāk ķerties klāt visām tām lietām, sākt tos papīrus skatīties. Nu, zina, ka tur cilvēki zina, grāmatvedi zina, ka tur ir tas audits, būs tas audits. Un neko nākamajā dienā atsūtam šo cilvēku, un viņam tiešām iedod visus tos dokumentus, ko mēs nosaucām, ko mēs gribētu redzēt, viņam reāli arī iedod. Tad nākamais paņēmiens pikšķerēšana. Savulaik tas bija tāds eksotisks vārds, tagad to jau, es domāju, dzirdējuši ir lielākā daļa. Tātad pārsvarā tas izpaužās tā, kad ir kaut kāds, tiek saņemts kaut kāds viltus ēpasts, kur ir saite uz viltus lapu, un savukārt šajā saitē no jums kaut ko mēģina izmānīt. Kaut kādas pārvaldes lietotāju vārdus, kredītkaršu datus. Tad piemēri, teiksim, šāds te ēpasts. Es nezinu, vai var saredzēt tos burtus no tālākajām rindām, bet tātad tiek saņemts ēpasts it kā no Swedbank. Tātad ir akcija kaut kāda, kuru var izmantot apmēram ļoti īsā laikā, spiediet uz šo te saiti, lai tātad nokļūtu mūsu portālā un lai ielagotos un varētu izmantot šo te unikālo iespēju. Kad mēs noklišinam uz saiti, atverās Swedbank mājaslapa, tie, kas lieto Swedbank, zina, ka tā kaut kā arī viņi izskatās, un tad mums ir jāierakstās iekšā. Varbūt ir kaut kāds, varbūt var saredzēt, kas tur tāds aizdomīgs ir. Var redzēt kaut ko? Nu jā, šeit, tur ir tad, tie burtiņi ir otrādāk. Ja? Bet pirms mēs protams, vispār varam vaļā, arī šeit ir jāsaskata,
Pirmkārt, bankas bieži vien to saka, ka viņi neko tādu nesūtīs uz e-pastu, kur tur jāiet un jāierakstās banka. Kaut gan es zinu, ka dažas bankas grēko, man nāk kaut kādi akcijas tomēr no bankām arī. Bet tātad saite, lai gan tā var būt mānīga, uzraksts varbūt viens apakšā, varbūt tomēr cita saite, tas jāņem vērā. Bet ir jāsaskata šie te draudi jau e-pastā. Un tālāk arī šeit jābūt uzmanīgam. Bankas situācijā, teiksim, ja mēs ievedam to vārdu uzvārdu, it kā jau paliek tas otrais faktors, vai ne, paliek tas kodukarte. Bet es esmu redzējis, arī Latvijā bija tāds viens uzbrukums, kad cilvēkam tajā nākamajā solī liek ievadīt visus tos kodukartes ciparus. Un vada iekšā cilvēki. Reāli vada iekšā. Tas bija, pamatojums tam pārsvarā ir tāds, ka jūsu kontam hakeri ir mēģinājuši uzbrukt, un tagad drošības nolaukos jums ir jāievada nevis viens, bet mums ir jāpārliecinās, tas esat jūs, ievadat visus savus kodus, lai mēs zinām, ka tas nav hakeris, mēram kaut kas tāds. Liela daļa cilvēku tiešām arī ievada. Un tas, kad mēs arī izveicam šādus te klientu labā pikšķerēšanas uzbrukumus, tas klasiskākais, ko mēs daram, ja runājam par sociālo inženieriju, un vidēji reāli 50% atdod savu uzņēmuma to te konta paroli reāli. Un nevienmēr tas ir nostrādāts, tā lapa arī nevienmēr nostrādāta. Šī jau būtu labi nostrādāts, īsti izskatās. Tā statistika kaut kur bija apkopota par tiem pikšķerēšanas uzbrukumiem. Pat, ja ir tur apmēram kaut kāds tur lētais domēns, vienkārši 2 lauki, parole, lietotāja vārds bez tā grafiskā, vienalga esot 1–2%, pat tad ievadot to paroli. Vēl viens piemērs. Tātad no Amazon tas ir internetu veikals. Cilvēks saņem šādu te e-pastu, un tur ir teikts, ka tas pirkums, ko jūs izveicāt, ir atcelts. Lai redzētu detaļas, spiediet uz šo te saiti. Tas pats tās nospiežam uz saiti, jums ir jāierakstās Amazonē, šajā internetu veikalā. Šajos lielajos internetu veikalos pārsvarā ir tā, ka jūsu karte ir tur stāv jau tajā piesaistīta veikalā. Tad tas ļaundars var pirkt, kamēr jūsu karte tur ir tukša un kamēr jūs vēl esat jau sen jau aizņematies jau no bankas, varētu teikt. Un, šeit ir jāsaskata tas, ka nav vārds tā cilvēka, tā klienta, un nav arī paskaidrots, kas tad ir tas pirkums. Un tad, ja reāla problēma būtu, tad vienmēr būtu jūs uzrunātu kā klientu, un arī būtu pateikts, kas tad ir, ko tad jūs pirkāt. Jo šis labi strādā rietumos, teiksim, kur šī te Amazon ir ļoti populāra, un tur jums piegāda veids vienas dienas laikā, cilvēki tur pērk regulāri, un viņi notic, jo viņi vienmēr kaut ko pērk, un viņi zina, ka viņi ir pirkuši, viņi nezina, kurš no tiem pirkumiem varbūt tiešām ir atcelts. Ēsmas izlikšana, tas ir būtībā kaut kāds fizisks datu nesējs, tiek atstāts piemēram, uzņēmuma telpās. Šeit pārsvarā uzbrucējs spekulē uz kaut kādu varbūt nelielu mantkārību, ziņkāri, un tie piemēri varētu būt, teiksim, uzņēmuma telpās atstāts disks ar uzrakstu konfidenciāli, mētājās zemē vai arī jaunās algas vai kaut kas tam līdzīgs, kas piesaistītu uzmanību cilvēka, vai arī USB atmiņa, teiksim, USB atmiņa tāda, kas ir varbūt skaista, varbūt jūs veikalā redzējāt, ka viņi ir dārgi un viņi mētājās, un viņi ir vērtīgi un ir vērts piesavināties. Arī USB atmiņas kā suvenīri. Patiesībā agrāk uzņēmumu dalīja pildspalvas, tagad USB atmiņas ir tik lētas, ka vienkārši uzņēmumu dala viņas kā stāv turpat pie sekretāras burciņa. Un jebkurš var ņemt tā kā konfektes. Un šāda situācija bija interesants gadījums G20 samitā vienā no relatīvi neseniem, kad viena no valstīm bija sagatavojusi šādas USB atmiņas. Viņas bija ļaunās, viņas bija spēja pēc tam izspiegot šos cilvēkus, kas viņas ielika datoros. Obama varbūt pats gluži tur neņēma tur to atmiņu, jā, bet tur jau brauc 5 lidmašīnas no katras valsts ar visiem tiem darboņiem, un kādam ļoti interesanti, varbūt pēdējā reize, kad viņš ir tādā pasākumā un izgrāba ātri tās atmiņas. Nedaudz pastāstīšu par to, teiksim tā, šādu atmiņu ieliekot modernā datorā, nebūs tā, ka uzreiz tur kaut kas izpildīsies jums. Jums tur ir vēl jāiet viņā iekšā, tur būs kaut kāds fails, kas vēl būs jāatver.
Un tad jācer vēl, ka tur varbūt kaut kā nenostrādā kaut kādi antivīrusi. Bet pagājušajā gadā bija aktualizēta ļoti interesanta tēma par USB atmiņām, kas līdz šim nebija īsti zinām. Tātad USB atmiņa strādā tā, ka ir tā vieta, kur glabājās dati, nosacīti šeit. Un pārsvarā tas ir tas, ko tas dators redz, ko jūs redzat, pārējo neredz. Bet ir vēl viena daļa, kur glabājās informācija, kas datoram pasaka, kas es esmu par ierīci. Tas ir tā, kā strādā USB iekārtas. Tātad viņi pasaka, es esmu tas un tas. Dators zina, ka tā ir USB atmiņa, viņš attiecīgi rīkojas. Piemēram, ja ieliek pelīti, viņi arī pasaka, es esmu pelīte, un dators attiecīgi zina, kā rīkoties. Un šo te daļu, principā, kontrolēja līdz pagājušajai vasarai, kontrolēja ražotājs. Tātad ražotājs tur iestatīja visu, ko viņš vēlējās, un it kā neviens cits klāt netika. Līdz pagājušajai vasarai, kad hakeri izdomāja programmiņu, kas šo daļu var pārrakstīt daļai no USB atmiņām. Ir konkrēts nevis USB atmiņu ražotājs, bet konkrēts šī čipa ražotājs, kas ir ievainojams diezgan populārs, bija USB 3 tieši atmiņām jaunajām. Un ko hakeri izdarīja, viņi šādas atmiņas, viņas apmāna šo te pašu atmiņu, ieraksta, es esmu klaviatūra. Un ieliek datorā, iekšā dators saprot, ievietota klaviatūra. Viņš nepārbauda, viens ir tas, ka viņš, protams, nepārbauda neko to atmiņu, tā arī nav vairs būtiska, bet šī USB atmiņa, kas jau ir tā kā klaviatūra, viņa vienkārši ieraksta visu, ko vajag, viņa izdara uz klaviatūras. Viņa lejuplādē kaut kādu vīrusu. Un to dators nepārbauda. Viņa var izdarīt jebko, teiksim. It kā tas būtu lietotājs. Tā, tas ir ļoti, ļoti interesanti. Un par to cīnīties nevar. Tas ir vienkārši, tāpat netiek uzskatīta par ievainojamību. Tas ir vienkārši kā USB strādā. Kaut kas par kaut ko paņēmiens, tātad cilvēkam tiek piedāvāt kaut kāda maza mantiņa, un viņš domā baigi forši, un viņš vairāk ne par ko citu nedomā. Viņš grib to mantiņu. Un viņš ir gatavs kaut ko izdarīt, lai iegūtu šo te mantiņu. Kā piemērs varētu būt, teiksim, piezvanam uz kaut kādu uzņēmumu, pasakam, sveiki, mēs esam no jūsu IT daļas. Kas jums tur bija ar to datoru? Kas ir kāda problēma? Cilvēkiem vienmēr kaut kāda sūdzība būs. Viņi sāk stāstīt, tur neiet tas dators, tur lēni iet, tur nevarās Words vaļā. Un jūs viņam it kā palīdzēsiet to risināt, bet šīs te risināšanas gaitā jūs liksiet viņam kaut ko, teiksim, lejuplādēt no kaut kurienes un atvērt. Un tas būs kaut kas ļaunprātīgs, pēc tam, teiksim, var šo cilvēku izspiegot, bet arī sataisīsiet viņu Word problēmu. Tā, ka cilvēks paliks ļoti laimīgs, par to nevienam neziņos, jo viss ir kārtībā, bet tāpat laikā tur jau kaut kas ir ieperinājies tajā datorā. ASV bija tāds eksperiments, ka par kafiju cilvēkam jāizpild anketā viņam prasa e-pastu un e-pasta paroli. Ļoti liela daļa atdeva, tie ir par kafiju. Un runāja par tām klaviatūrām, ir reāli gadījumi bijuši, kad izsūta ļaunprātīgas klaviatūras, kurās jau ir iebūvēts, teiksim, kaut kāds vai nu caur kaut kādiem radioviļņiem, teiksim, tie saucamais keyloggeris. Tātad, kad visu, ko jūs spiežat uz klaviatūras, tas saglabājās un tiek nosūtīts, teiksim, ārpusē netālu esošam kaut kādam mašīnā sēžošam uzbrucējiem. Un to klaviatūru vienkārši nosūta. Reku mūsu jaunā klaviatūra vai nevēlaties pamēģināt kā testa, varbūt jums patīk un vēlaties pēc tam nopirkt. Iešana pitchpaunā, vienkārši izsakoties nākamais paņēmiens, tas ir strādā ļoti labi. Tas ir, kad, teiksim, ir droša ēka un darbinieki tur iet iekšā ar savām kartiņām, kodiem, un jūs vienkārši ieslīdat līdzi. Un mēs es arī esmu šādas te izveicis, un pēdējo mēnešu laikā 2 reizes, vienreiz sanāca, vienreiz arī nesanāca, un abējādi ir ļoti interesanti. Sistas neesmu vēl it kā, bet dusmīgi skatieni gan ir bijuši. Un, tā pēdējā reize bija nesen pat vasarā, kad bija tāda kā kafēnīca, biroja ēkā kafēnīcai, jebkurš var iet no tās ielas puses iekšā, bet ir otras durvis kafēnīcā, kur
kur tiek tikai no biroja. Un, es noskatījos tur tādu kompāniju pēdējā, kas tur ēda, darbinieki, kā 5 cilvēki, un gaidīju, kad viņi sāks tā kā kustēt atpakaļ uz biroju, viņi sāk iet atpakaļ, un es tā kā gāju līdzi, izvilku telefonu, un nopakaļ visiem tā gāju, un pie tām durvīm tas pēdējais cilvēks tā ļoti strauji pagriezās un drausmīgi nikni paskatījās. Un, es tikai velku līdzi. Un kaut ko tur pateicu tādu, lai tur nebūtu beigās kaut kādas problēmas. Kad it kā vienkārši esmu gājis bariņam līdzi, domādams, ka varbūt viņi iet ārā. Bet tā otra reize, kas arī pat vasarā bija, tā bija veiksmīga. Un tur, principā, ļoti vienkārši. Tur bija durvis, viens cilvēks gāja iekšā. Es tēloju, ka es vienkārši eju durvīm garām. Durvis vērās ciet, un es viņas pagrābu pie pašām beigām, tad iekļuvu tajās telpās. Izstaigāju telpas, pieslēdzos iekštīklam. Tāds arī vienkārši paņēmiens surfošana pār plecu, jeb būtībā skatīšanās cilvēkam pār plecu, kurš kaut ko dara ar datoru. Tātad publiskās vietās ļoti bieži kaut kādās transportos redzam, cilvēki īsina laiku, varbūt darot kaut ko pavisam vienkāršu kā sociālie tīkli. Citi arī strādā. Es pat novēroju, ka šajās te kaut kādās Latvijas hakeru konferencēs, kur it kā cilvēki IT drošībnieki savācās, puse no viņiem ir laptopi vaļā, tādā kā zālē vienkārši, kur aizmugurē es varu visu redzēt, ka viņš tur mēģina pastrādāt kādā garlaicīgākā prezentācijā ar klientiem. Un vēl viens lielisks paņēmiens sabiedriskajos transportos. Teiksim, man ir šādas te brilles, bet tajās brillēs ir iebūvēta kamera. Un tad man nesagādā nekādas grūtības, teiksim, kaut kādu paroli. Vienkārši skatīties, ko cilvēks dara. Es varbūt to paroli ar acīm nevaru piefiksēt, atcerēties, viņš ātri ieraksta. Mājās es visu, ko esmu redzējis sabiedriskajā transportā, ļoti lēni varu apskatīties un katru šo te burtu piefiksēt, pierakstīt. Atkrituma inspicēšana būtībā vienkārši rakāšanās par atkritumiem, kas ir netālu no uzņēmuma. Bieži vien cilvēki izmetot kaut ko atkritumu kastē, viņi vienkārši domā, ka tas tā kā pazūd un vienkārši beidz eksistēt, bet reāli jau tie atkritumi ceļo tālāk un no vienas miskastes otrā, un kas tur pa vidu notiek, tā tad mēs nezinām, un daudz, kas to izmanto, teiksim, rakājās, atrod dokumentus, vienkāršākajā veidā, teiksim, ja tur tiešām nav kaut kas tāds, kas palīdz tur iekļūt, tur pēc tam telpās tikt pie datiem, var izmantot vienkāršai šantāžai arī, teiksim, ja klientu kaut kādi dati tiek izmesti uzņēmums, visdārgākais bieži vien ir tieši reputācija uzņēmumam, un negrib to bojāt, un, teiksim, ja pat 1000 eiro tur var kaut kādu mapīti atgūt, tur lai ir, ok, sarunās atgūst to mapīti. Tāpēc vienmēr būtiskus dokumentus noteikti vajadzētu kaut kādā veidā iznīcināt. Varbūt vispār vēlams tādu pieradumu izveidot, ka tiešām visus papīrus iznīcinam, un tad arī nebūs tur jāšķiro, viņi baigi jādomā. Visi, kas iet uz misiju, visu iznīcinam, nevis tur šķirojam, tērējam laiku. Un tad, kāpēc tad hakeri visus šos te paņēmienus izmanto? Viens no iemesliem ir tāpēc, ka tas ir ļoti efektīvi un lēti. Teiksim, lielie uzņēmumi, viņiem ir bieži vien liels IT budžets, viņi pērk visu jaunāko, labāko, labākās iekārtas, labus speciālistus algo, kas māk ar tām iekārtām rīkoties. Un var gadīties tiešām tā, ka šie ļaundari, viņi nav viņu spēkos piekļūt tam uzņēmumam. Nav viņu spēkos. Nav tā, ka neviens nekad, protams, kāds ir ļoti talantīgi cilvēki, kas to var izdarīt, bet varbūt kaut kādai konkrētai grupai, viņi pamēģina visu, netiek, nebūs. Un tad sociāla inženiera ir lielisks veids, teiksim, kā izmainīt kaut kādu paroli un visu. Nav jāpavada naktis pie ekrāniem, to var izdarīt daudz ātrāk. Un kāpēc cilvēki iekrīt? Bieži vien tiek izmantots vienkārši cilvēciskais faktors, kad cilvēki ir izpalīdzīgi, īpaši tajās situācijās, teiksim, tas uzbrucējs
arī droši vien ir trenēts, viņš zina, ko viņš dara, viņš māk būt jauks, viņš māk izlikties, ka viņš ir tas, par ko viņš grib izlikties, un cilvēki palīdz. Protams, arī zināšanu, nezināšanu vienkārši, teiksim, ja regulāri par šīm lietām nerunā, tad ir viegli iekrist. Ja? Ja regulāri par šo atgādina, tad, teiksim, kaut kādas aizdomīgās lietas, viņas vienkārši pašas tātad krīt acīs, un cilvēks redz, ka šis ir aizdomīgs. Šis ir kaut kas aizdomīgs, tas ir kaut kāds cilvēks aizdomīgs telpās. Par to vienkārši ir jārunā. Tad šeit ir ielikt tādu slaidiņu ar tādu pasaules mēroga uzņēmumiem. Daudzi no tiem tā kā Amerikā bāzēti, bet ļoti daudz dzirdētu vārdu, teiksim, eBay. Tas ir tātad uzbrukumi un nozagtie dati par apmēram pēdējo gadu. Tātad iekrīt ļoti lieli uzņēmumi un pazaudē savu klientu datus, un bieži vien ar kredītkaršu numuriem. Un ja mēs apskatāmies katru šo te notikumu atsevišķi, mēs bieži vien tur atradīsim tieši sociālās inženierijas elementu, ja, bez kura tas nebūtu noticis. Piemēram, eBay gadījumā bija tā, ka reāli darbinieku piekļuvas konti tika izmainīti, no viņiem kaut kādā veidā nozagti. Arī citur, labi, kaut kāds lasīja par šo lielveikalu ķēdi, tā ir ASV. Viņi tur atzina, ka varbūt viņiem tur nebija tās labākās sistēmas, bet lielākai daļai noteikti ir šis te kaut kāds cilvēciskais faktors, nevērība. Jā, un tā tad risinājums ir par to runāt, izglītot cilvēkus, izglītot savus darbiniekus. Tāds darbinieks, kas par šo būs dzirdējis, saņemot aizdomīgu e-pastu, viņš reaģēs, viņš ziņos tālāk, kādam viņš nevērs vaļā šo te pielikumu, šo te saiti, bet, savukārt pretēji, ja par to cilvēks nav dzirdējis, vispār tādu iespēju, kāds viņam kaut ko varētu mēģināt sliktu nodarīt, tad viņš atvērs un zaudētājos būs viss uzņēmums būtībā. Jā, paldies jums. Varbūt ir kādi jautājumi? Labi. Paldies.